Hei, sākam rādījumu Dabas 5 minūtes. Beidzot ir iestājies ilgi gaidītais pavasaris. Ziema bija svienmērīga, sniegiem bagāta, bet pavasars par mums bija aizmirsts un tāpēc ļoti ilgi kavējās. Šodien nolēma apciemot vienu no Salcgrīvas vidusskolas tuvumā esošajiem bērziem. Noteikti bērs, tāpat kā mēs visi, gaidīja pavasari, lai varētu rotāties ar savu zaļo rotu. Esam klāt! Labdien, esmu no TV raidījuma Dabas 5 minūtes. Ko jūs šeit visi dariet? Mēs jau no janvāra katru mēnesi novērojam šo bērnu. Vērojam, kā viņš jūtas bargajā zemē, kas notiek viņam apkārt un kas ir šie koki draugi. Vai jūs varētu pastāstīt mūsu skatītājiem, ko jūs izzinājāt par šo koku? Labprāt, kad ieradāmies janvārī, bērs bija pārdzīvojis decembra beigu apkstu un sagaidījis atkal jaunu augstumu. Par blakus esošo skudu pūzni vēsti neliels apsnits spauguriņš. Garām staigāja skolas bērni un vecāki ar pirmskolēniem. Diena bija mākoņaina, mēs pētījām, kas augs bērs stumbi. Tu pašu bērs pakājai viss bija sastinis, nebija vērojama nekāda dzīvība. Secinājām to, ka bēržas tuvākie draugi ir divu veidu ķērpi – lapa un kreva. Februārī pie bērza atnācām saulainā, skaidrā, bet augstā dienā. Termometra stabiņš rādīja 12 grādus. Apkārt joprojām valdīja sasulums un augstums, tomēr mēs secinājām, ka mūsu bērs nejūtas vientuši un pamsts, bet ir laimīgs, jo viņam katru dienu čalodam iet garām bērnu pulciņi. Noteikti kāds paskatās pasmēd, arī mēs nolokām savus dūreņus un paglāstījām bērza stumbi. Secinājām, ka bērza mize ir augļa, augsta un mitra. Izmērījām tā apkārtmēra. Labi izaudzis ir koks ar 118 cm apkārtmēra. Kad martā atnācām pie sava drauga bērza, sauss un sniegs joprojām nebija atkāpies. Šeit bija paviesojušies arī dzīvnieki. Par to liecināja atstātie pēdu nospriedumi sniegā. Bet cik gadu ir šim bērzam? Arī to mēs mēģinājām noskaidrot. Mēs aptaujājām Salcgrīvas vecākos iedzīvotājus par to, kā šie koki izskatījušies pirms daudziem gadiem. Par to mēs secinājām, ka šim bērzam varētu svinēt pusgadsimta jubileju. Tas vēl joprojām ir saglabājis savu slaido augli. Ko jūs vēl interesanti varētu pastāstīt par šo koku un tā apkārt? Visi kopā devāmies pie bērza pirms nedēļas. Saule sildīja bērza zars, sniegs jau bija gandrīz vai nokrisis. Nākot šurp pa gabolu jau pamanījām, ka kāds draiskis reskadojas pie bērza. Tas bija spilgts dzeltenais tādnieks, kurš nebaidies arī no mums un iepriecinājumies ar savu nebēdīgo izturēšanos. Nolēmām izpētīt bērza stuņu un tā sunas piekājām tuvāk. Pamanījām arī aiztikam skudriņu, no kuriem stāv viena pati. Skudru pūznī vēl nemanījām nekādu rosiņu. Šeit arī varam redzēt dažādas augus, piemēram, meleņmētras, brūkuņmētras, kā arī dažādas graudzāles. Šeit arī dažādi dzīvnieku atstātie ekskrementi. Drīz būs lielā tāka, vai arī bērns gaidīs, ka tā apkārtni sakop. Jo ziemā secinājām, ka šī apkārt nav īpaši piesārņota ar atkritumiem, jo viņa tuvumā strādā sētnieks ar slotu. Redz, ka netālu no bērza arī atrodas ceļš, vai tam nekaitē dažādas izpildes gāzes? Bērns izskatās veselīgs un apmierināts, tātad izpildes gāzes neietekmējuši bērza veselības stāvokli. Redz, ka esat arī atnesuši dāvanu. Kāpēc šāda izvēle? Jā, visas reizes, kad mēs apciemojām bērzu, mēs tā zaros nenovērojām nevienu putnu. Tātad problēmām uzstādīt putnu būrus. Putnu būrus ir priekš mušķērājiem, jo tiešai apkārtnī ir bieži sastopami. Paldies par jūsu pozitīvo attieksmi pret dabu. Novēlu jums būt arī turpmāk par labiem dabas pētniekiem. Ko jūs vēlētu mūsu skatītājiem? Izturieties ar sapratni pret mūsu Latvijas lielāko bagātību kokiem. Šis bija raidījums Dabas 5 minūtes, kurā viesojās pie Salcgrīvas vidusskolas zaļās klases pētnieku komandas, kur 4 mēnešu ilgā laikā pētīja vienu no Latvijas skaistākajiem kokiem – bērzu. To mūsu zemē ļoti daudz. Paldies par skatīšanos!